Uzdevums par piramīdām. Aprēķināt regulāru šķirstūru piramīdas augstumu, ja leņķis EAO ir 30 grādi un sāņu šķautnes garums ir 18 centimetri. Tātad leņķis EAO ir 30 grādi un sāņu šķautne, es rakstīšu AE, ir 18 centimetri. Kur šis leņķis izvietojās? Leņķis EAO 30 grādu leņķis. Un šķautnes mums ir vienādas 18 centimetri. Bet pamatā mums ir regulārs četrstūris. Tātad pamata malas ir vienādas. Un sānu malas savā starpā ir vienādas. Kas mums ir jāaprēķina? Piramīdas augstums. Prasīts ir piramīdas augstums. Un kurš mums šeit ir piramīdas augstums? Piramīdas augstums ir nogriezens EO no piramīdas virsotnes pret diagonāļu krustpunktu. Tātad augstums īsnībā mums ir jāmeklē nogriezens EO. Cik tas ir garš? Ja mēs tagad izzīmēsim trīsstūri, tad kvadrātā ir taisnais leņķis un AOE ir arī taisnas leņķis. Izzīmēsim trīsstūri AEO. Es uzskicēšu. Taisnais leņķis pie O, A leņķis ir 30 grādi. Hipotenūze, mēs jau redzam, hipotenūze ir 18 centimetri. Un šis te augstums mums ir jāatrod. Ja mēs tagad izrakstam sinus no 30 grādiem ir pretkatete, meklējamais augstums EO pret AE, kas ir hipotenūze, tad izsakot EO mēs iegūstam, ka tas ir AE reiz sinus no 30 grādiem, un tas ir vienāds ar, labi, rakstīsim no jauna, ievietojot. EO ir vienāds 18 reiz, un cik tad ir sinus no 30 grādiem? Pastīsimies formulu lapā. Algebru. 30 grādi piedalīts ar 6 uz sinus asītes 1 puse. Leņķis piedalīts 6 uz sinus as 1 puse nolasam. Tātad 18 reiz 1 puse ir 9 centimetri. Protams, šeit varēja atcerēties, ka taisnleņķa trīsstūrī pret 30 grādu leņķi katete ir pusi no hipotenūzes, bet ja mēs to neatceramies, mēs varam lēnām rūpīgi izrēķināt un nonākt pie tā paša. Tātad atbilde, regulārā šķirstūra piramīdas augstums ir 9 centimetri. Paldies par uzmanību!